Ja tu gribi izklausīties supergudrs aizstāvot savu viedokli, izmantojot matemātiku, tad šis ir priekš tevis. Numur 1 ir viltus dilēma. Ja prezentē situāciju, ka tev ir divas izvēles, lai gan tev nav tikai divas izvēles. Piemēram, ja tev pie tevis draugs atnāk un saka, tev ir divas izvēles, vai tu dabū fizikā divnieku, vai tu dabū matemātikā divnieku, tad tu saki, nē, tā ir viltus dilēma. Es varu gan fizikā dabūt sekmīgu atzīmi, gan arī matemātikā dabūt sekmīgu atzīmi. Tad otrais ir ar tādu fancy nosaukumu ad hominem. Tas ir tad, kad tu nevis uzbrūc argumentam, bet tu sāc uzbrukt pašam cilvēkam. Piemēram, tiesaki savam draugam labāk apsēsties pirmajā solā matemātikā, lai dabūtu augstākas atzīmes, un tavs draugs saka, nē, tā nav taisnība, jo tu esi idiots un tu pats nevari dabūt labas atzīmes. Un tad tu saki, nē, ad hominem, ja tu nevis mēģini atbildēt uz argumentu, kas ir sēžot pirmajā solā var dabūt labākas atzīmes, bet uzbruc man personīgi, kas ir loģikas kļūda. Trešā populārākā loģikas kļūda ir putnu biedēklis. Kad tu paņem pretinieka argumentu un tu viņu pārveido savādāk, tad uzbruc tam pārveidotajam argumentam. Piemēram, es saku, matemātika nodara tajā un tajā jomā, un tu man pretī bliez, bet matemātika visur nenodara, un tad es saku, tas ir putnu biedēkļa arguments, jo es teicu, ka matemātika nodara konkrētās jomās, un tu pārveido to man argumentu uz to, ka matemātika nodara visur, un tad tu bliez pretī par to, ka matemātika nenodara visur, kaut gan es vispār neteicu, ka matemātika nodara visur. Ceturtais ir slidenā nogāze, ja, ka tu saki, ja notiks A, tas nozīmē, te notiks arī B, un te notiks arī C, un viss būs slikti. Tāpēc noteikti nevajag pieļaut A, lai gan tu īstenībā esi pierādījis, ka vispār A pāriet uz B. Piemēram, tu teiktu, ja es gribu labas matemātikas atzīmes, tas nozīmē, ka man būs 24 stundas dienā jāzubrās, tas nozīmē, ka man nebūs dzīves ārpus matemātikas, un tas nozīmē, ka es ieslīgšu depresijā. Un tāpēc, ka es negribu ieslīgt depresijā, tāpēc es nemaz necentīšos dabūt labas atzīmes. Tad es saku, nē, tā ir slidenā nogāze. Jo, lai dabūtu labas atzīmes, nenozīmē, ka tev 24/7 jāzubrās. Tātad tu neesi līdz galam pierādījis šito pārēju, un tā nav taisnība, ka, lai dabūtu labas atzīmes, 24/7 jāzubrās. Un piektais ir pārsteidzīgs vispārinājums. Ir, kad tu vienu specifisku gadījumu attiecini uz pilnīgi visu. Piemēram, tu mācījies kaut kādā Liepājas vidusskolā, un vienu mācību gadu pie jums atbrauc no Rīgas viens skolēns. Ja, un tas skolēns, piemēram, ir nenormāli gudrs matemātikā. Un tas, ko tu dari, tu ieraugi to vienu rīdzinieku, kurš ļoti gudrs matemātikā, un tu saki, tātad visi rīdzinieki ir gudri matemātikā. Tad es saku, nē, tas ir pārsteidzīgs vispārinājums, ka tu vienu gadījumu, vienu gudro rīdzinieku attiecini uz visiem rīdziniekiem, kas ir loģikas kļūda. Starp citu, izrādās Latvijā ir tāda kritiskās domāšanas olimpiāda, kurai ir savākti kaut kādi insane sponsori, un tas pie tam ir Latvija projekts, kuram var vēl tagad līdz 23. aprīlim pieteikties. Komentāros ielikšu linku uz šo pieteikšanās formu.